dziesma par aizmukšanu no visa vecā, no vecā sev nederīgā, no nederīgām sev attiecībām cilvēkiem, jā, lai var sākt kaut ko jaunu, skaistu, un tur ir atslēgas frāze, man priekšā viss vēl būs. To es arī novēlu visiem klausītājiem, klausoties dziesmu. Klausies, tu minēji arēna, tas ir tāds, rādītājs vai slieksnis? Čaļi? Tas ir tāds milestones, teiksim tā. Jā. Mums mēs uz to ilgi gājām, labi gājām. Forši, kad atnācām tieši tad, kad bijām tam gatavi, līdz ar to varējām arī izbaudīt, nevis tā stresaini, stīvām rokām, stīvām kājām. Jā. Tiešām varēja izbaudīt. Es domāju, ka es nemānos, jā, bet nākamais atkal, ko citādāk darīt, tāpēc tie akustiskie koncerti un mazliet aizmukt tomēr no tā trokšņa un mazliet atkal tuvāk klausītājiem. Tad pirmatskaņojums radios konto ēterā Mūts un astronauti. Jāsaka, ir astronauti. Ja? Varbūt Juris, lai piesaka tā ar aplausiem, mēs tevi atbalstīsim. Dāmas un kungi, grupa Astronauti ar savu jauno dziesmu Mūts. Labrīt, 9:46 minūtes. Mēs par vecumu aizrunājamies ar mūsu kolēģiem no... Par briedumu. Labi, par briedumu, jā. Un viedumu. Mūsu šī rīta ciemiņa grupa Astronauti. Kā jums iet ar briedumu un viedumu? Es kā tāds labs, smalks viskijs, labi nobriestam, jā. Jā, cilvēkiem esot izvēli nobriest kā kādam smalkam dzērienam vai kā pienam. Izvēlamies smalko dzērienu. Es saprotu, jūs esat nobrieduši arī tādai smalkai tūrai, akustiskā tūre. Tas patiesībā ir smalki. Vispār es kādreiz tieši domāju, uz prātu vērst koncertiem iet jauni vecāki ar saviem bērniem un saviem vecākiem, vai ne? Un es toreiz domāju, wow, cik tas ir iespaidīgi, ka tev ir 3 paudžu apmeklētāji koncertos. Un pēdējos gados, tas par briedumu runājot, es secinu, ka tie mūsu vienaudži jau nāk ar bērniem un ar saviem vecākiem. Līdz ar to mēs esam nonākuši tajā statusā, ko es kādreiz abrīnoju, un tā mūsu autori arī tiešām bieži vien ir 3 paudzes, kas ir ļoti, ļoti skaisti. Un to es arī secinu, ka viņiem labāk patīk, attiecīgi, kur var bērnu paņemt klēpī, vai mammai ir pacietība izsēdēt blakus, līdz ar to arēnas koncertu tā, vai ne? Un savukārt tādus intīmos akustiskos bieži vien gaida. Un gaida arī tieši tāpēc, ka var parunāties vairāk. Tur es varu tā ātri ielikt mazu tādu āķīti, es ar savu grāmatu pabraucu pa bibliotekām un pa skolām un sajūtu to, ka cilvēki grib parunāt. Un tu to nejūti festivālos, jo liekas, ka visi grib tikai dejot, vai ne? Un līdzied, galvenais līdziedāt. Tas ir stāsts par stāstiem, kas aizkustina un kas ļoti, ļoti dziļi mūs uzrunā. Vai čaļi arī dabū parunāties no skatuves? Māri tikai runā. Tik tālu varbūt mazāk esam dabūjuši vispār, kā jau tu redzi, mēs tādi izteikti klusētāji arī neesam. Tā kā mums viss priekšā vēl būs. Sarunājuši. Grupa Astronauti. Un mēs jums visiem novēlam to pašu, ko radios konto. Mums ir sauklis, mans mīļākais radio ir radios konto. Un tad ir sauklis, ko izmantojam studentu un bērnu pasākumos. Mans mīļākais radio ir radios konto. Paraksts Tava mamma. Paldies, mīļa. Gāžam. Tava mamma, lai nāk arī uz maniem koncertiem, mūsu astronautu koncertiem.